Iedomāsimies, kāda būtu diena bez saules, kāda būtu dzīve bez rītdienas, kāda būtu politika bez jaunā laika? Kaut kā mums neveicās. Es tikai minēšu 2 piemērus. Labdien, mani sauc Aivars Aksenovs. Ja esat apmierināts ar pilsētā notiekošo, tālākais uz jums neatiecas. Es esmu Rīgas pilsētas mērs, nu jau 16. dienu. Tātad es vēlreiz aicinātu nevērtēt cilvēku tik daudz pēc vārdiem, bet arī pēc darbiem. Ja mani ievēlēt, atkal es turpinātu strādāt kā līdz šim. Ar mīlestību no Latgales. Tas taču Reizeknes gaļas kombināts. Jā. Mūsu svarīgākais uzdevums šobrīd ir patiesi partijas veidošana. Caur labiem un krietniem cilvēkiem, caur partijas Jaunais laiks atbalstītājiem visā Latvijas teritorijā likt par sevi saprast. Turpināšu darīt apmēram to pašu, ko darīju iepriekš, strādāt partijā, braukāt pa novadiem, vākt naudu partijai. Liela nauda prasās būt ļoti labi un krietni pieskatīti. Un vispārējās funkcijas, kas būs jādara. Jaunais laiks.